Varam sākt? Vai varam sākt? Labrīt! Mēģināsim vēlreiz. Labrīt! Es esmu Valdis Melderis, un es jūs nelikšu mierā visu dienas garumā, līdz pat 4:00. Kāpēc? Tāpēc, lai tā diena ir efektīvāka, un tieši par efektivitāti mēs šodien šeit arī runāsim. Jo jums pilnīgi noteikti runājot par šo konkrēto tēmu, pašvaldība, digitālās sabiedrības veidotāji, ir diezgan daudz bažu. Un pirmais jautājums parasti tāds, kāpēc es? Kā nebūtu citi cilvēki, kas pirmkārt labāk saprot to lietu, otrkārt gal galā tas ir viņa pienākums, kāpēc es? Un šis jautājums rodas tieši tāpēc, ka mums ir šīs bažas. Vai es spēšu, vai es sapratīšu, vai es esmu piemērots, lai veiktu šo pienākumu. Un tieši tāpēc mēs šodien intensīvi strādāsim, lai uz visiem šiem jautājumiem atbildētu. Un dienas beigās jums būtu atbild uz jautājumu, ko tad mēs darām, kā mēs to darām, un arī kāpēc mēs to darām, un neaizmirstot par to, kam mēs to visu darām. Un mans pienākums būs laiku pa laikam dot iespēju arī jums uzdot kādus jautājumus, tāpēc lūdzu aktīvi piedalieties, jo muļķīgi jautājumi nav. Ja vēlaties, mēs šos jautājumus varam uzdot anonīmi, bet būs iespēja arī pateikt, no kurienes jūs esat un kāpēc tieši šis jautājums jūs interesē. Mēs runāsim par to, ko iedzīvināt, kā iedzīvināt un kā efektīvāk to izdarīt, pārstāvot galu galā mūsu tiešā pasūtītāja intereses. Sāksim ar varbūt nelielu tādu tēmas ieskicēšanu. Tās būs aktuālākās tēmas digitalizācijā, kā būt efektīvākiem, kādas iespējas paver arī e-adreses izmantošana, personu identifikācija vidē, e-vidē, runa par e-idas regulām, to ietekmu uz tieši pašvaldību darbu, par efektīvu dokumentu apriti 2017. gadā un citiem jautājumiem, kas jums var būt aktuāli. Tā kā pastrādāsim tā kārtīgi. Es gribētu nedaudz iepazīties ar tiem cilvēkiem, kas te ir klāt. Tāpēc, vai šeit ir pašvaldību vadītāji? Lūdzu, paceļam rokas. Pašvaldību vadītāji. Labi. Izpildu direktori. Pašvaldību vadītāji, kas ir arī izpildu direktori. Finanšu nodaļu vadītāji un galvenie grāmatveži, tā skaitā. Labi. IT nodaļu vadītāji. Tiem viss skaidrs, jā. Tiem vienmēr viss ir skaidrs, bet tad, kad mēs lūdzam paskaidrot, kā tieši, tas ir sarežģīti. Tāpēc mēs šodien mēģināsim ar šiem jautājumiem tikt galā. Starp citu, es gribēju saprast arī, kādi jūs šeit esat atnākuši. Es piedāvāšu 3 variantus. Vai nu jums ir sajūta, ka jūs spējat tikt ar to galā, tad jūs ticat, ka tiksiet galā. Otrs iespējamais variants ir, es tikšu galā nedaudz labāk šīs dienas beigās nekā līdz šim. Un trešais variants, vismaz viena lieta no tām, par ko mēs runāsim, ir pilnīgs bezcers. Izvēlamies, kurš ir jūsu variants. Jā, es tikšu galā, es to spēšu. Otrais variants, jums pilnīgi noteikti ir skaidra un gaiša ideja, kas ir tas lielākais bažu objekts, par ko jūs visvairāk bažieties. Tad iedomājieties šo bažu objektu, vai jūs tiksiet galā? Tiksiet galā tad, ja šī diena paies sekmīgi un jūs kaut ko arī uzzināsiet. Un pēdējais variants, ka diez vai. Lūdzu, balsojam. Kurš par to, ka es zinu droši, es tikšu galā? Labi. Otrais variants, es tikšu galā, tikai man vajadzīga neliela palīdzība. Paceļam rokas. Labi. Un tas ir pilnīgs bezcers. Jā. Šis bija tāds neliela aptauja par piemērotību esošajam amatam vienkārši, mēs noskaidrojam. Joks. Īstenībā jau tie cilvēki, kas visvairāk bažīs, arī ir tie, kuru dēļ šis pasākums ir, un tāpēc es ļoti ceru, ka mēs labi pastrādāsim. Neliela īsts ieskats programmā. Pirmā paneļa diskusija būs par izaicinājumiem, kādi tie ir. Otrais par ērtiem risinājumiem, darba organizēšanu, un trešais ir par klientiem. Mums jāzina arī, kā mainās viņu paradumi. Tad nedaudz par tehniskām lietām. Bezmaksas iebraukšana, izbraukšana no 10 līdz 5. To žetoniņu vienkārši braucot ārā izmetam. Protams, ja jūs esat aizķērušies tepat lejā kafejnīcā pēc 5, lūdzu recepcijā to žetoniņu var pareizi noformēt. Tad vēl viena lieta ir tiešraides šobrīd notiek biznesnetwork.lv un arī ZZDats mājaslapā. Īziņas ar jautājumiem varēs sūtīt uz SMS 1800.
redz, kur telefona numurs. Ne visus pagūsim uzdot, viss atkarīgs no tā, cik daudz laika mūsu paneļa diskusijās paliks. Un mēs tos jautājumus arī prioritizēsim, lai būtu skaidrs, kas ir tie aktuālākie, pieprasītākie jautājumi. Bet tagad sāksim. Mums ir pāris ļaudis, kas šo pasākumu atklās, un kā pirmo aicināsim uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītāju Ievu Viganti. Lūdzu. Drīkst aplaudēt, starp citu. Labrīt! Labrīt! Esiet sveicināti Swedbank. Atklājot šo pasākumu, varbūt dažas pārdomas. Vispirms es gribētu pateikt, ka pašvaldību loma mūsdienu sabiedrībā ir ļoti liels izaicinājums. Ļoti bieži tā ir galvenais atbalsta punkts, īpaši reģionos, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tā veido vidi, kurā uzņēmēji var attīstīt savu biznesu, un iedzīvotājiem tā ir vieta, kur izdarīt savu izvēli, dzīvot un strādāt. Kā būt tuvāk uzņēmējiem, kā būt tuvāk iedzīvotājiem, tāds ir jautājums. Mēs kā Swedbank vienmēr esam atbalstījuši iespēju sadarboties un meklēt dažādus risinājumus, kā palīdzēt Latvijai augt. Mēs zinām par daudziem izaicinājumiem, kas mums ir kopīgi. Izglītība, demogrāfija, drošība ļoti daudzos tās aspektos. Bet mēs zinām arī par ļoti daudzām labām lietām, kas mums var palīdzēt attīstīties. Un kā viena no tām ir digitalizācija un digitalizācijas sniegtās iespējas, kas mums palīdz labāk izprast savus klientus un sniegt viņiem ērtus, ātrus un drošus finanšu pakalpojumu risinājumus. Lai arī digitalizācija mums ir ļāvusi vairākas lietas darīt daudz ātrāk, laika vērtība nav mazinājusies. Un mēs šo vērtīgo laiku izmantojam tieši tam, kā to vēlas mūsu klienti. Ekspertīzei, sarunām par nākotni, dažādu attīstības projektu risināšanā un kā tieši banka var piedalīties šo attīstības projektu risināšanā. Līdz ar to man ir ļoti liels prieks, ka šodien šeit uz vietas ir ļoti daudz darītāju, kuri savās pašvaldībās lietas risina moderni, ātri, efektīvi un ir gatavi šo dienu pavadīt vērtīgās sarunās par to, kā to darīt vēl efektīvāku. Es gribētu pateikt lielu paldies uzņēmumam ZZ Dats, kas ir mūsu partneris vairāku inovāciju veikšanā. Es ticu, ka mums kopīgiem spēkiem izdosies mainīt paradumus, lai lietas varētu darīt ātrāk, drošāk, ērtāk un efektīvāk. Tāpatās arī liels paldies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pašvaldību savienībai, vairākām institūcijām, kas ir devuši savu ieguldījumu, lai šodien būtu ļoti vērtīga, kā arī visiem fóruma dalībniekiem. Lai jums vērtīga un interesanta diena. Paldies, Ieva. Paldies. Tad ZZ Dats, direktors lūdzu Māris Ziema. Droši. Labrīt visiem klātesošiem. Ir ļoti patīkami jūs atkal redzēt šajā pasākumā tik lielā skaitā. Šī reize jau ir trešā, kad ZZ Dats kopā ar Swedbanku rīko šādu fórumu. Paldies Swedbankai! Paldies, protams, arī jums visiem klātesošiem un dalībniekiem. Vairāk jau kā pirms 3 gadiem ZZ Dats pirmo reizi publiski deklarēja tādu ļoti ambiciozu mērķi izveidot tādu vienoto pašvaldību sistēmu, kura iekļautu pilnīgi visas pašvaldību funkcijas. Protams, ar domu efektivizēt pašvaldību darbu. Kā mums ir veicies ar šī mērķa sasniegšanu, šeit vairāk runātāji šodien par to runās. Neapšaubāmi, ka šis mērķis vēl nav sasniegts, bet mēs virzamies nepārtraukti uz šo mērķi. Pirms vairākiem, līdz šim vienotā pašvaldības sistēma ietveros nebija tāda ļoti svarīga sistēma kā dokumentu pārvaldība vai arī lietvedība. Pagājušo gadu mēs izveidojām šādu lietvedības sistēmu, nosaucām to par Lietvaris, un šogad šī sistēma jau tiek ieviesta vairāk kā 10 pašvaldībās. Saistībā
ar šo dokumentu pārvaldību vai lietvedību arī ir saistītas mūsu pēdējā laika aktivitātes attiecībā uz vienotās pašvaldības sistēmu attīstību. Mēs tātad veidojam ciešāku integrāciju dokumentu pārvaldībai ar citām vienotās pašvaldības sistēmas apakšsistēmām, sevišķi akcentu liekot uz finanšu sistēmu. Es ļoti ceru, ka jūs visi šodien iegūsiet daudz un noderīgu informāciju, kura jums būs izmantojama jūsu tālākajā darbā. Lai jums un mums kopā veicas. Paldies! Paldies! Nu, un vēl mēs nekādīgi nevaram iztikt bez ļaudīm, kas ļoti labi zina, kas, kad un kā ir jādara, un pārauga arī attiecīgi šo procesu. Rinalds Muciņš pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā valsts sekretārs. Lūdzu. Labdien! Man ir patiesas prieks būt šeit jau šajā pasākumā, kas ir kļuvis par jau tradīciju, kurš notiek 3. reizi, lai pārunātu digitālo lietu attīstību un digitālās sabiedrības veidošanu. Valsts un pašvaldība ir cieši sabiedrotie, lai veidotu un uzlabotu informācijas apriti, pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu sniegšanu mūsu iedzīvotājiem. Mēs par to esam atbildīgi mūsu iedzīvotāju priekšā, lai pakalpojumi kļūtu labāk, ērtāki un jaukāki. Informācijas sabiedrība mūsdienās ir nozīmīgs instruments, lai iegūtu, apstrādātu un nodotu informāciju. IT nozare ir viena no straujāk augošajām nozarēm, kas jau konkurē ar finanšu sektora izaugsmi. Un es domāju, tā enerģija ir jāizmanto, lai attīstītu arī tos pakalpojumus, kas ir vajadzīgi gan valstī, gan pašvaldībai, gan arī sadarbotos savā starpā, lai veidot šos pakalpojumus labāk. Latvija ir ierindojusies 15. vietā starp Eiropas Savienības valstīm pēc digitālās attīstības. Tas ir augsts rādītājs, mēs esam virs vidējā, un es domāju, ka tas kopīgiem spēkiem mums arī jānotur. Valsts ir gatava atbalstīt un nākt pretī pašvaldībām. Mēs sadarbojamies informācijas apmaiņas nodrošināšanā no valsts reģistriem. Mēs skatāmies pēc finanšu resursu pieejamības, tā skaitā arī pašvaldību projektu atbalstam. Mēs sniedzam arī metodisku atbalstu, ko mēs turpināsim darīt. Atbalstīsim pašvaldības to darbā. Un šis pasākums ir lieliska iespēja novērtēt, kopīgi padarīt to, paskatīties, kas izdarīts, un ielūkoties arī nākotnē, lai atrastu tos kopīgos spēkus, kā vēl labāk veidot tos pakalpojumus, kas nepieciešami mūsu sabiedrībā. Jo nākotnes vērtība ir informācija. Šobrīd tiek izskatīts valsts pārvaldes reformu plāns, kas paredz samazināt strādājošos valsts pārvaldē par 6%. Un tieši informācija tehnoloģija attīstība ir viens no dzinējspēkiem, kas ļauj mums efektīvāk izmantot resursus, tā skaitā arī pārvaldes pusē, tad panākot ar mazāku resursu ieguldījumu lielāku efektu. Es novēlu meklēt mums visiem šodien kopīgus ceļus sadarbībai, lai šī veiksmīga diena un daudz jaunu zināšanu. Paldies! Paldies! Savukārt Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Gins Kaminskis noteikti lieliski zina, kāda tad ir tā situācija pašvaldībās šobrīd, runājot par šo tēmu. Droši. Labdien, esiet sveicināti pašvaldību cilvēki, sadarbības partneri. Šodien ir tāda svarīga diena un ir būtiskas 3 lietas. Pirmā lieta, kad šī ir pēdējā siltākā diena šajā gadā, un šorīt par radio teica, ka līdz nākošā gada aprīlim siltāku dienu nebūs. Tā otrā lieta, kas pašvaldībām ir būtiska, tikko 9:00 mēs no rīta tikāmies pašvaldības savienībā, un šobrīd vēl joprojām notiek šī tikšanās, ir Eiropas padomes vietējo reģionālo pašvaldību kongresa monitoringa komisija, kur tiek runāts, kā tad mēs Latvijā pildam
tos nosacījumus, par kuriem ir runāts pašvaldību hartā. Un, protams, trešā lieta, tā ir šis fórums, kur mēs runājam par pašvaldību kā digitālās sabiedrības veidotāju. Man gribās runāt tikai ne par veidotāju, bet par attīstītāju, par virzītāju. Jo pirmkārt ar šādiem sadarbības partneriem, un šeit ir tiešām vēlreiz paldies gan Svetbankai, gan Mārim Ziemam un viņa komandai visai, par to, ka mums ir iespēja runāt, par to, ka mums ir iespēja attīstīt šo digitālo vidi. Jo pašvaldības, jūs atceraties, ko pašvaldību savienība kādreiz, kad tikko ieviesa e-parakstu, pašvaldību savienība bija tā, kas par varu sūtīja visiem ar e-parakstu parakstītu vienalga kādu dokumentu, bija jāatver vaļā un nebija variantu, bija jāiedarbina šis e-paraksts. Tagad mums liekas tas absolūti normāli, absolūti vienkārši un elementāri, mēs ar to varam jau strādāt. Tieši tas pats ir arī, ja mēs runājam par visām programmām, kas ir ieviestas un ieviestas sadarbībā tieši ar ZZDAC, jo ZZDAC visu laiku ir bijis pietiekoši elastīgs, pietiekoši atsaucīgs, pietiekoši, varbūt arī nepietiekoši, varbūt vēl aktīvāk var, bet iespēja robežās kā virzītājs spēks, lai mēs varētu izmantot pašvaldībās un strādāt ar šiem produktiem, kas ir ZZDAC. Līdz ar to pakāpeniski atlasās tie pārējie nost, jo it kā tā konkurence mazinās, un man liekas, ka tas ir arī tirgus līderis, un šeit mēs tikai varam priecāties un novēlēt veiksmi kā tirgus līderim. Protams, ja mēs runājam par šīm e-adresēm, kas tagad mums nāks priekšā, un tas ir 18. gads. Un kā tad mēs to procesu ieviesīsim? Mēs ļoti ceram, un es sadzirdēju Rinalda Muciņa teiktajā, ka ministrija palīdzēs, ka ministrija tiešām sadarbosies un būs kā virzītājs spēks pašvaldībām, jo šobrīd ir aizķēries ministrijā ERAF šis te projekts, kas pašvaldībām ir būtisks, kas ir būtisks arī ZZDAC, lai mēs varētu tiešām ieviest šo e-adresi un laiks iet, un mēs gribam ātrāk iesniegt ministru kabinetā, lai mēs to noteikti varam arī izdarīt. Protams, būtiski ir skatīties uz izmaksām, skatīties ieviešot e-adresi, kas tad notiks tālāk. Ja produkts ir gana dārgs, mēs zinām, ka tas nav lēts prieks nekādā gadījumā, tad svarīgi, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju iesaistītos šajā procesā un izmantot šo produktu. Jo pretējā gadījumā nedrīkst laikam būt tāda situācija, ka kaut kas tiek ieviests un pēc tam mēs paši nezinām, kur likt vai brīnamies par šo jaunumu. Un šeit arī viena no idejām, kas ir izskanējusi jau publiskā telpā, ka varbūt ir jādomā tie, kas nodod valsts ieņēmuma dienestā deklarācijas, kuriem ir jānodod, varbūt šo sasaistīt procesu ar e-adresēm un kā obligātu pienākumu, lai vismaz šī iedzīvotāja sadaļa jau strādātu ar e-adresēm, jo juridiskām personām viņas būs obligātas. Tā kā te ir arī ļoti daudz vēl darāmā. Es ceru, ka mēs daudz atbildes dzirdēsim uz šiem jautājumiem arī prezentācijās. Un galvenais, lai jūs atrastu priekš sevis vajadzīgo atbildi uz jautājumu, to, ko jūs šodien nezināt un ko jūs praktiski varat pielietot savā darbā. Veiksmīgu darba dienu, veiksmīgi jums arī savu darbu pašvaldībās un bankā ZZDAC. Paldies! Varam ķerties pie darba? Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pēc ieraduma, vai ne? Tad ķeramies klāt. Runāsim mēs pirmajā sadaļā par izaicinājumiem pašvaldībām, un tiešām e-adrese arī būs viens no galvenajiem sarunu tematiem. Cik tad tālu mēs varam digitalizēt visus tos procesus, jo kādā brīdī sāk šķist, varbūt, ka pietiks beidzot. Tā kā izglītībā ir cik tad tālu un ilgi var reformēt to izglītību, un atbildi ir mūžam. Un ar digitalizāciju, ticiet man, tieši tāpat. Tāpēc parunāsim konkrēti tieši par e-adresi. Tātad jau, kā tika minēts, kā Gins minēja, no 18. gada 1. jūnija valsts pārvaldes iestādēm obligāti, fiziskām personām izvēles iespējas tiek atstātas, varbūt tiešām ieviešot atsevišķus pienākumus atsevišķām iedzīvotāju grupām. Un par šo vislabāk varēs pastāstīt varam valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļķis. Lūdzu, sagaidām.
Labrīt, dāmas un kungi! Prieks būt šajā pasākumā jau 2. gadu pēc kārtas, un kā izskatās pēc telpas aizpildījuma, šis pasākums būs arī nākošais gadu, aiznākošais gadu, un tā arī turpināsies. Tik tiešām šodienas tēma ir e-adrese. Runājot par vēstulēm, mēs varbūt neatceramies, bet mūsu senči atcerās vēstuļu fizisko piegādi no adreses A uz adreses B. Tad mēs atceramies, ka ienāca sabiedrības apritē elektroniskie sakari, parādījās telegrāfs, telefoni, un šīs saziņas starp cilvēkiem kļuma aizvien ātrāk un ātrāk. Tad ienāca internets, un visās jomās mēs redzam, aizvien aizņem lielāku jomu, un mēs esam pienākuši pie nākamā, faktiski evolūcijas, ne revolūcijas, bet evolūcijas posma, kad mēs pārceļam arī šo oficiālo saziņu starp iedzīvotājiem un valsti uz elektronisko vidi. Un e-adrese ir viens no šiem instrumentiem, kas tad mums dod šādu iespēju. Ja mēs paskatāmies, priekš kam tam mums vajadzīga e-adrese, un jūs droši vien dzirdējāt pēdējās dienās radio, kā te minēja, ir runāts arī par elektromobīļiem un elektromobīļu uzpildes stacijām, un viena kolēģi teica, kurš tad būs pirmais, ola vai vista. Ja? Tad līdz ar to arī šajā gadījumā mēs skatāmies uz to, ka e-adrese jau ir vajadzīga tam, lai efektīvāk pārvaldītu mūsu valsts iestāžu, pašvaldību un arī iedzīvotāju rīcībā esošos dokumentus. Un tā statistika mums rāda ļoti strauju e-dokumentu aprites palielinājumu, un progress no 14. uz 15. gadu bija 100%. Arī 15. gadā mēs īstenojam e-indeksa pētījumu, un 17. gadā šogad mēs veiksim atkārtoto ik pēc 2 gadiem esošo e-indeksa pētījumu, kur mēs redzēsim to reālo situāciju. Ja mēs paskatāmies uz vidējiem rādītājiem, ļoti būtiski atšķīrās jautājumi, kas ir ienākošie un izejošie dokumenti, un, protams, ministrijas un iestādes aizvien ātrāk, un arī pašvaldības, kā te tika minēts, ieviešot un lietojot e-parakstu, pārgāja straujāk uz elektronisko dokumentu, izejošo dokumentu lietošanu, bet jau 15. un 16. gadā mēs redzam izteiktus līderus, kur vairākas iestrādes, piemēram, pārresoru koordinācijas centrs, LVRTC, kuru izejošo dokumentu īpatsvars jau sasniedz 96 gadus pirms pāris gadiem. Un šobrīd mēs virzamies uz to, lai vidējie rādītāji turpmākajos gados sasniegtu 90% no e-dokumentiem, jo ir arī atsevišķi izņēmumi, un viņi arī pastāvēs. Un rūpji aprēķinot tikai pasta un sūtīšanas un sagatavošanas izdevumus, tā starpība, toreiz mēs aprēķinājām, ka 1,4 miljoni tikai uz šiem izdevumiem varētu būt ekonomija gadā, plus nerēķinot, cik mēs ekonomējam procesa efektivizāciju un šo procesu sakārtošanu un administratīvu izdevumu samazināšanu. Ja mēs paskatāmies, kā tam mums attīstīties, šobrīd mūsu ministrija sagatavojas informatīvo ziņojumu, lai, teikšu atklāti, disciplinētu ministrijas un pašu sevi, un pašiem ar sevi ir jāsāk. Mēs palūdzām LVRTC iedot mums statistisko informāciju par e-paraksta lietošanu ministrijās. Skats bija ļoti interesants. Starp pirmo vietu, kur atrodas Varam, par to mums pašiem ir gods e-paraksta lietošanā, un kādu vārdā nenosauktu ministriju, bija, iedomājieties, cik reizes atšķīrās parakstīto dokumentu skaits. Miniet. Vēl rezultāti. 10. Tieši tā, 10 reizes atšķīrās Varam parakstīto dokumentu skaitu izejošo un, teiksim, zemākās ministrijas skaitu. Vai jūs varat iedomāties, ka mūsu kompetence ir tik 10-kārtīgi, teiksim, atšķirīga? Nebūtu nē. Tas ir tas, kad ir vēsturiskais ieradums. Mēs zinām, ir ministri, valsts sekretāri un tie, kuriem ir, teiksim, varbūt ir jāmācās, varbūt vairāk lietot šīs elektroniskas. Un tāpēc mūsu ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu, attiecīgi jau ar konkrētiem uzdevumiem, un to mēs gribētu saņemt arī valdības atbalstu, ka 1. jūnijas nākamajā gadā pāriet iestādes ministrijas uz pilnīgu elektronisko apriti, un attiecīgi arī, lai nodrošinātu
šo elektronisko dokumentu aprites un nosūtīto dokumentu uzglabāšanu, tad būtu arī jānodrošina integrācija ar vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu, lai šie procesi būtu arī automatizēti. E-adrese. Kāpēc tad viņa mums ir nepieciešama? Ir vairāk aspektu, ko mēs redzam, kas fiziskajā pasaulē mums rada problēmas. Tās ir cilvēka sasniedzamība, deklarētā adrese. Mēs zinām, kā ir ar deklarētām adresēm. Atsevišķas personas tik tiešām nelieto un nedzīvo šajās adresēs, un viņa sasniedzamība ir apgrūtināta. Ja pat ir elektroniskās adreses, nav vienota sistēma, kā elektroniski sazināties. Iedzīvotāji var anketēs vai bankas anketā vai kādā citā norādīt elektronisko adresu, uz kurien viņš gribētu saņemt. Līdz ar to zina tikai konkrētā organizācija vai arī saistīta organizācija, bet plaši valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes, diemžēl, to nevar zināt un līdz ar to apgrūtināt šī personu pieejamību un informācijas nosūtīšanu. Ja mēs runājam par ārzemēm, vēl jau vairāk, pasta izdevumu uz ārzemēm, nosūtīšana, nepiegāde, attiecīgi, iespējami arī nenonāk šī konkrētie sūtījumi. Līdz ar to visi šie aspekti ir ļoti būtiski, lai runātu par jaunu evolucionāru risinājumu, kā tad tikt galā ar šīm konkrētajām problēmām. Tad e-adrese ir kā drošs, pirmkārt, viens ir no svarīgākajiem drošs, vienots risinājums, kādā veidā tad iedzīvotāji būtu sasniedzami. Un ja mēs runājam par to, kādi ir tie valsts un pašvaldības subjekti, cik viņu daudz ir, tad runājot ar uzņēmumu reģistrus, kurš ir deleģēts ar likumu jau organizēt šo subjektu reģistru, tad mēs saskaitījām, ka būs aptuveni 3000 dažādas valsts un pašvaldības organizācijas, kurām būs tad nepieciešams lietot un nodrošināt iedzīvotājiem šo saziņu tādā veidā, informējot viņus par saviem lēmumiem, dokumentiem un citiem aspektiem. Kāpēc tad mums vajag šo e-adresi? Mēs redzam, ka arī sabiedrība, iedzīvotāji aizvien plašāk pāriet uz elektronisko vidi. Es domāju, Svetbanka kolēģi varētu pateikt, cik daudz maksājumu, ja es nešaubos, bija pār pa 90%, kas notiek elektroniskajā vidē. Līdz ar to mūsu sabiedrība ir gatava elektroniskai videi, ir jāpamaina tikai bildīte, interfejs un jāpieredina pie noteiktām procedūrām, kā tad lietot attiecīgos risinājumus. Otrs pieprasījums ir no pašvaldību un valsts iestādēm, kā arī Muciņa kungs minēja, valsts pārvalde arī virzās uz mazu un efektīvu valsts pārvaldi, un mēs būsim spiesti un ejam tajā virzienā, ka efektivizēt procesu ir jābūt arī mazākam skaitam. Attiecīgi šie risinājumi arī palīdz valsts un pašvaldību darbību efektīvas vadības pilnveidošanai. Kam tad būs tātad ieguvumi, kā jau es minēju, Oficiālas elektroniskās adreses, šie pamatprincipi iedzīvotājiem tika minēts jau, ka tas būs brīvprātīga piekļuve e-adresei. Un līdz ar to, ja iedzīvotājs būs aktivizējis savu elektronisko adresi, viņš var paļauties uz to, ka valsts un pašvaldības iestādes saziņā izmanto šo elektronisko veidu. Mēs faktiski sākam atteikties no tā, ka pie mūsu durvīm ir paskastītes. Diemžēl atsevišķos gadījumos, kur iedzīvotāji to izvēlēsies, šī paskastīte būs vai nu antikvariāts, vai nu tiks noņemta. Attiecībā uz brīvprātības principu gribētos pateikt jums piemēru, ka mēs bijām vizītē Dānijā, viņiem arī ir digitālais pasts ieviests. Tur valsts ir noteikusi, ka elektronisko adresi var neizmantot tikai īpašos gadījumos, ja to ir atzinusi kā speciāla ministrijas komisija, ka cilvēkam ir vai nu problēmas ar datoru vai IT zināšanām. Pārējiem ir obligāti jāizmanto. Mēs neejam šo
varbūt revolucionāro ceļu, bet agri vai vēl par to būs jādomā, kad mēs runāsim par e-adreses lietošanas efektivitāti. Iesim pakāpeniski, sāksim ar noteiktām grupām, kam ir obligāti jābūt, un ja e-adrese, tad pie obligātajām grupām mums ir uzņēmēji, uzņēmuma reģistrā reģistrētās personas, un iedzīvotāji, kā jau es minēju, jau ir brīvprātīgajā sadaļā, izņemot atvaļinātos karavīrus, un iestādes, protams, gan savā starpā, gan arī ar iedzīvotājiem izmanto šo vienoto sistēmu. Par termiņiem. Par termiņiem runājot, tika minēts 1. jūnijas, faktiski 1. marts ir sarkanā gaisma vai zaļā gaisma ieslēdzās priekš iestādēm, kur sākās, es teiktu, noslēguma posms pēdējie 3 mēneši, kad jāpabeidz visi tehniskie pilnveidojumi. Darbs jau norit jau šobrīd aktīvi, gan ERAF projektu ietvaros, gan ārpus šiem projektiem. Līdz ar to ir ļoti būtiski, ka iestādes ir gatavas, saulaicīgi gan, es teiktu, morāli, no procedūru viedokļa, no personāla kompetences un apmācības lietot šīs sistēmas, un tad 1. jūnijā ir jāuzsāk darbu. 1. jūnijā iedzīvotāji brīvprātīgi, un pagaidām, kā jau es minēju, iedzīvotāji brīvprātīgi arī līdz pagaidām nenoteiktam termiņam varēs izteikt savu vēlmi lietot vai nelietot, bet tādējādi paskatīsimies, paies gads, 2, vai tomēr nebūs jāpieņem kādi nākamie soļi e-adreses sistēmas efektīvai izmantošanai. Un komersanti brīvprātīgi varēs uzsākt izmantot no 1. janvāra 19. gadā. Kā jūs redzat, mēs esam likuši ar nelielu nobīdi, lai varētu nodrošināt sistēmas palaišanu, lai varētu pārliecināties, ka sistēma strādā un lietotāji izprot visas nianses. Un uzņēmējus mēs tad gaidīsim jau reglamentētā veidā, un viņiem būtu jābūt gataviem no 2020. gada 1. janvāra. No tā paša datuma arī šai sistēmai obligātā kārtā pieslēdzās tiesas, zvērinātāja tiesa izpildītāji un maksāt nespējas administratori. Tādā veidā jau pēc 20. gada visiem būtu jābūt šajā sistēmā un pilnvērtīgi jādarbojās. Iespējams, kaut kur šeit šis lēmums arī varētu tikt pārskatīts. Jā, es redzu. Paldies. Attiecībā uz dokumentu apriti, tātad autentifikācija, mēs izmantojam EID rīkus, LVRTC sola šī gada laikā palaist arī mobīlo aplikāciju priekš e-parakstīšanās rīku. Šobrīd notiek pēdējie auditēšanas un salāgošanas darbi, un līdz ar to šīs platformas šogad noteikti tiks sagatavotas lietotājiem. Mēs zinām arī to, ka valdība pieņēma lēmumu, ka no 2019. gada EID karte kļūs par primāro personu apliecinošo dokumentu, un konceptuāli arī atbalstīja to, ka no šī datuma visi e-paraksti neierobežotā skaitā būs pieejami visiem iedzīvotājiem, tā skaitā organizācijām, komersantiem un privātajiem sektoram. Līdz ar to šobrīd iet diskusija par arī finansiālo segumu. Tātad sagatavošanās darbi e-adresei ir nepieciešams nodrošināt gan aktualizēt pamatdarbības procesu, ir apstiprināti 4 ministra kabineta noteikumi, kas runā par publisko pakalpojumu sakārtošanu, uzskaitu definēšanu un attiecīgi organizēt. Lai nodrošinātu tehnoloģisko savietošanu, mums bija gan seminārs ar pašvaldībām, komersantiem, kur nodrošina pašvaldībām gan dokumentu integrācijas vides, gan dokumentu aprits vidas. Līdz ar to šī sadarbība notiek un tehnoloģiski ir pārdomāts, kādā veidā tad tas tiks nodrošināts vai caur sistēmām, vai caur VPV CATS sistēmu, vai arī
nodrošinot šīs saskarsnes. Papildus te tika minēts arī ERAF projekti nodrošina, gan ir tā saucamais Ventspils projekts un arī šeit pieminētais Rīgas projekts, kas ir paredzēts pašvaldību sistēmu integrācijai. Varbūt kliedēt izteiktās bažas par to, ka tiek kaut kas kavēts, iespējams kāds ir nepareizi pasniedzis informāciju. Projekts šobrīd ir vērtēšanas stadijā. Viņš ir attiecīgi vēlāks termiņš, kad viņi pārcēla no otrās kārtas uz pirmo, un kur mūsu ministrija tieši atbalstīja šī projekta realizēšanu, ir vērtēšanas stadijā, un tiklīdz mēs saņemsim atzinumu no konkurences padomes, šī vērtēšana turpinās, un ar CFLA attiecīgi arī tiks runāts par uzaicināšanu uz līguma slēgšanu. Un noslēgumā, ko tad mēs darām? Valsts sekretāra kungs jau minēja, tad mums notiks apmācības pašvaldībām par to, kādā veidā tad e-adresi lietot, kādi metodiskie materiāli tiks izstrādāti. Būs arī juridiskās vadlīnijas e-adreses ieviešanai. Šis darbs no mūsu ministrijas tiek organizēts sistemātiski, un mans kolēģis arī Gatis Ozols, kas piedalīsies paneļa diskusijā, nedaudz vēlāk, ja būs konkrēti jautājumi, varēs pastāstīt par konkrētiem posmiem, kādā veidā tad šī sadarbība notiks. Un nepieciešamais atbalsts juridiskos un tehniskos jautājumos, ja tāds būs, tad arī visa šī gada otrajā pusē un nākošā gada sākumā jūs variet rēķināties ar varam atbalstu. Laiks ir beidzies. Paldies par uzmanību, un es ceru, ka nākamā gada 1. jūnijā mēs visi dzersim šampānieti, un vismaz šeit sēdošie fiziskās personas būs pieslēgušās elektroniskās adreses lietotājiem. Paldies par uzmanību. Paldies, Bērs kungs. Paldies. Mums ir runātājiem arī dāvaniņas, kur ir iekšā gan digitāls, gan nedigitāls spēkavots. Jā. Lai ko tas arī nozīmētu. Mēs turpinām. Pēc mūsu nākamās uzrunas ir paredzēta arī diskusija. Gribu atgādināt, ka savus jautājumus varat sūtīt arī SMS formā 1800, tālruņa numurs. Un pēc tam, kad būsim izrunājuši tos jautājumus, par kuriem runās 4 paneļa diskusijas dalībnieki, mēs uzdosim arī jūsu atsūtītos. 1800 ir tālruņa numurs. Nākamā uzruna. Stāsts ir par pašvaldību digitālās vides perspektīvām. Kas tad ir, ja mēs runājam par budžeta ekonomiju, vēlētāju lojalitāti, uzņēmēju, komerces darbību, kas ir lielākie pašvaldību gan sadarbības partneri, gan izaicinājumi, gan uzdevumi. Un parunāsim arī par vairākam likumdošanas izmaiņām dokumentu un rēķinu aprits jomā, par to, kā tas notiek. Un cilvēks, kurš par to varētu pastāstīt, ir Edžs Žeiris, ZD Datas direktora vietnieks, un darīs viņš to absolūti advancētā veidā, video uzrunā. Lūdzu, drīkst aplaudēt. Prieks jūs visus redzēt attālināti šajā formā. Šodien mana prezentācija būs digitālā veidā. Es ceru, ka mani tur kāds redz, jo šobrīd es jūs nevienu neredzu. Šeit es gribētu šodien parunāt par pašvaldību digitālās vides perspektīvām, par iespējām, ko mums dod IT laikmets. Stāstījumu nobalstīt varētu šodien uz 3 galvenajām pašvaldības prioritātēm. Tās ir ļoti būtiskas, manuprāt, pašvaldību ikdienas dzīvē. Tā ir vēlētāju lojalitāte, uzņēmējdarbības attīstība un budžeta ekonomija. Iziesim varbūt cauri visām 3 prioritātēm un kā to var atbalstīt IT sistēmas. Jāpiemin, protams, ka mums ir ļoti liels dzinējspēks arī no likumdevēju puses, kad ir nepieciešams elektronizēt arvien vairāk. Un arī šodien daudz runāsim un runājiet jūs jau droši vien par elektroniskās adreses likumu. Ir arī mums EIDAS tā saucamā regula, direktīva par elektroniskajiem rēķiniem, personu datu aizsardzība un
citi likumi un regulas un direktīvas. Vēl šeit gribētos pieminēt arī jaunos ministru kabineta noteikumus par elektroniskajiem pakalpojumiem, bet diskusiju daļā varētu par šo arī jūs padiskutēt detalizēti. Šie noteikumi man ļoti, ļoti patīk, jo tas veicinās vairāk elektronisko pakalpojumu attīstību. Pamat jautājums, uz kuriem mēs ejam. Kas ir pamatā? Digitālā vide vai tātad ikdienas analogā papīra vide? Gribētos aicināt domāt, ka mūsu nākotnē ir tā saucamā paradigma digital by default. Tad sākumā mēs domājam, kā sniegt pakalpojumus elektroniski. Un tad jāpiedomā klāt, kā sniegt pakalpojumus arī tiem, kas nevar saņemt viņus elektroniski. Tātad, vai pārvērst papīra dokumentu elektroniski vai elektronisko papīrā. Tāds ir jautājums. Mūsu nākotnē ir elektroniskais pamatā visam. Ko mēs no savas puses varam jums palīdzēt? Tātad pašvaldībām pamatā. Šis ir IT atbalsts, lai nodrošinātu šo elektronisko vidi. Atceramies, ka tātad, protams, ir šī vienotā pašvaldības sistēma, kurā ir iebūvēti ļoti daudz instrumenti šo elektronisko pakalpojumu sniegšanai. Šo instrumenti dažus gribētu pieminēt. Tā ir integrācija ar valsts reģistriem un citām sistēmām, jo sniedzot integrētus pakalpojumus, tikai mēs varam panākt šo nepieciešamo elektronizācijas līmeni. Tas ir paši e-pakalpojumi, tas ir datu monitorings, izmaiņu monitorings, tas ir klientu monitorings, kā un kurā brīdī kādus pakalpojumus sniegt. Protams, pakalpojumu uzskaita, lai mēs varētu analizēt un nemitīgi uzlabot šos pakalpojumus. Un arī kaut kādas atlaižu menedžments un šī naudas lietas, par ko parunāsim pie šī vēlētāju lojalitātes. Protams, ka eksistē vesela kaudze ar citām sistēmām, par šīm šodien un vispār par sistēmām daudz es negribētu runāt, bet jāatcerās, ka šis integrācijas līmenis starp sistēmām var tikai dot vajadzīgu elektronizācijas atbalstu. Pirmais, tad parunāt par šīm prioritātēm, vēlētāju lojalitāti. Kā nodrošināt vēlētāju lojalitāti un kā digitālā vide var palīdzēt. Pirmkārt, vēlētāju lojalitāte balstās uz vairākiem punktiem, droši vien būtiskākie varētu būt tātad sniegto pakalpojumu kvalitāte, izmaksas, pakalpojumu pieejamība un arī kaut kādi pabalsti, labumi, ko cilvēks saņem no pašvaldības. Tātad, kā to nodrošināt, ir programma nodrošinājums arī pašvaldībās. Rīgas pilsētas pašvaldībā tas ir KAVIS, klienta apkalpošanas sistēma. Novados tas ir Lietvaris un grāmatvedības resursu vadības sistēma Gāvedis. Izmantojot šīs sistēmas, mēs varam gan sniegt elektroniski pakalpojumus, gan veikt pakalpojumu uzskaiti, gan veikt dažādu atvieglojumu, aprēķinu un izmaksas, gan arī veikt kaut kādus tiešsaistes darījumus, pakalpojumu sniegšanas brīdī, kas saistīts ar finanšu aprēķiniem. Kā piemērs viens atvieglojuma administrēšana, tad ir pieejamas modulis atvieglojuma administrēšanai un sniegšanai, un te ir viens labs piemērs Ādažu pašvaldība, kas šos atvieglojumus piešķir balstoties uz datiem, nevis balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem. Tas būtu tā mūsu nākotne, kad principā visi dati jau ir, lai šos atvieglojumus administrētu. Otra prioritāte - uzņēmējdarbības attīstība. Tas vienmēr ir bijis smags jautājums, kā un ko attīstīt. Ko var darīt pašvaldība šajā lietas labā? Pirmkārt, tā ir datu analīze. Tad analizēt datus, kurā virzienā iet un vai šīs programmas un projekti, ko veic pašvaldība uzņēmējdarbības attīstības labā, ir efektīvi. Otrkārt, protams, ir e-pakalpojumi un tieši uz uzņēmējiem balstīti e-pakalpojumi. Tad veidot šos elektronizāciju visa pamatā. Elektroniskās licences un atļaujas.
Šis ir būtisks jautājums, jo pašvaldības bieži organizē gan dažādas tirdzniecības pasākumus, gan izsniedz cita veida licences un atļaujas, tad elektronizēt un veicināt šo te atļauju pieejamību. Un izveidot kaut kādu uzņēmēju darba vietu, tā skaitā integrēt to kaut kādā veidā ar pašvaldības lojalitātes programmām, lai uzņēmējiem būtu pieejami dati, jau gatavi rīki par to, kādi klienti ir pašvaldībā, kā ar viņiem strādāt, protams, ievērojot personu datu aizsardzības principus. Nevajag izpaust personas datus, bet var izpaust kaut kādas grupas. Pieņemsim māmiņas, kurām ir 2 bērni vecumā no 2 līdz 5 gadi. Šī ir tā mērķa grupa, ar kuru uzņēmējs var strādāt. Atbalsts, protams, arī vienotajā pašvaldības sistēmā ir gan plānošanas sistēma Budzis, gan tāpat dokumentu vadības sistēma Lietvaris, gan resursu vadības sistēma Gāvis. Protams, šeit visur es gribu maziem burtiem pieminēt, kad iedzīvotāja izglītošana ir viens no pamatiem, kas jāievēro, lai vispār pašvaldības virzītos uz priekšu. Kā tas izskatās, tātad ir dati, ir analīze, un mēs varam mērķtiecīgi analizēt datus jau tieši priekš šīs te uzņēmēja darbības veicinātājas, pa grupām, pa veidiem un tā tālāk, un šeit jau ir ekonomistu darbs. Un trešais punkts ir budžeta ekonomija. Protams, kad viens ir palielināt ieņēmumus, otrs ir samazināt izdevumus. Kā var palīdzēt digitālā vide? Protams, samazināt administratīvo resursu, samazināt krāpniecības riskus, tātad balstoties uz integrētiem datiem. Ko tas nozīmē? Pieņemsim tāpat sociālā palīdzība, integrējot lietojumu programmu SOP ar vairākiem reģistriem, ir stipri samazinājies izmaksāto pabalstu skaits. Tāpēc, ka ir novērsti krāpnieciskie gadījumi. Samazināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas un, protams, samazināt kopējā pakalpojumu uzturēšanas izmaksas. Šeit varbūt es nerunāju par IT sistēmu izmaksām, es runāju par kopējām izmaksām, jo no vienas puses IT sistēma izmaksas pieaug, bet ja mēs paskatāmies kopējās izmaksas uz šī fona, tad vajadzētu samazināties. Viens piemērs – elektronisko dokumentu aprite. Šis piemērs ir balstīts uz bilentis datiem, elektroniskiem rēķiniem, kas saka, ka elektroniskais rēķins izmaksās stipri lētāk. Te ir nedaudz pievienota mana interpretācija, jo pieņemsim bilentis rētījumā saka, ka elektronizēti sagatavot dokumentu izmaksā 0. Es teiktu, ka pieņemsim, ka tas izmaksā eiro, bet nedomājot absolūtos ciparos, bet domājot šīs te proporcijās, mēs redzam, ka jebkurā gadījumā iegums uz vienu dokumentu ir vairāk kā 70% ekonomija. Pielietojam ļoti vienkāršos aprēķinus. Paskatāmies, cik tad tie dokumenti pašvaldībā iziet cauri. Vidēji pašvaldībā pēc mūsu rīcībā esošās statistikas varētu būt vismaz 20,000 dokumentu gadā. Tā ir ekonomija vismaz 80,000 eiro. Vairāk dokumentu lielākā ekonomija, mazāk dokumentu mazāka ekonomija. Te gan ir prota pusē jāatcerās, ka ne visur visu mēs varam elektronizēt, un tāpēc tāds jautājums globāls, kādu digitalizācijas līmeni varam sasniegt. Preču piegādi, pasūtīšanu mēs varam elektronizēt, bet kādam jau tas leduskapis būs jāizpilda. Zem šīs te noskaņas aicinu arī padiskutēt par šiem te jautājumiem un digitalizāciju un kādā virzienā mēs aiziesim pašvaldībās. Paldies! Paldies! Starp citu, runājot par jautājumiem paneļa diskusijai, tos varat iesūtīt gan konkrētajiem ļaudīm, kas tūdaļ nāks te priekšā, gan arī par to, ko jūs nu pat dzirdējāt. Numurs ir 1800, absolūti digitāls veids. Ja mums galīgi nebūs jautājumi, mēs ķersimies pie analogajiem risinājumiem. Un tāpēc es ieteiktu labāk digitālo, izmantojot šo iespēju patrenēties.
Tātad, par paneļu diskusiju. Kā tad mēs dzīvosim sākot ar 2018. gadu? Un es šeit gribētu parunāt arī par to, vai mēs varam sākt jau tagad domāt par digitāls pēc noklusējuma, vai reāli ir domāt par to, ka kādā brīdī dokumentu apritē papīra vispār vairs nebūs? Vai tas ir tehnisks vai psiholoģisks vai emocionāls jautājums? Un arī, ja mēs runājam par to, ka gribētos pretoties tām pārmaiņām galu galā, tas nozīmē mazāk darbinieku. Mazajās pašvaldībās tas nozīmē mazāk nodarbinātu cilvēku. No otras puses paskatieties, kāda ekonomija, kas ir labāk. Vēl viena lieta. Visgrūtāk jau tiem, kas visvairāk bažījās. Jo tie, kas kaut ko dara lietas labā un seko līdz tā digitalizācijai, viņu prasmes būs tās, kas būs vajadzīgas jaunajā pasaulē. Ko darīt pārējiem? Kādas ir viņu izredzes un cerības? Aicināšu priekšā uz paneļu diskusiju sadalīties, tas nebūs gluži komandās, bet pie katra galdiņa pa 2 diskutētājiem. Gatis Ozols, Varam elektronisko pakalpojumu nodaļas direktora vietnieks, nodaļas vadītājs, lūdzu. Drīkst aplaudēt, jā. Tad Ēriks Zēģelis, Rīgas domas informācijas un tehnoloģiju centra direktors. Ir? Ir, jā. Guntars Kasovskis, Latvijas pašvaldības savienības padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos, lūdzu pie šī galda, tā, lai mums te vienmērīgi sadalās tie diskusiju dalībnieki. Un Mārtiņš Zviedris, ZZDAC projektu vadītājs. Man ir pāris tādi jautājumi, varbūt ar kuriem mēs varētu vispārīgi sākt iezīmēt to situāciju. Sāksim pēc kārtas, varbūt, un tad, kad paliks vēl kāds laiks, pāri mums ir apmēram 30 minūtes šai diskusijai. Tu negribi šī pusē nostāties? Kā lūdzu? Nē, es prasu, vai šī pusē. Jūs gribat sadalīt puses, kurš kurā pusē? Nē, kurš pirmais sāk? Jo mums ir īstenībā jau tikai viens jautājums, kurš ir digitalizācijas pusē un kurš pret? Optimists. Gatim jautājums. Kāds ir Varam vēlamais elektronizācijas līmenis valstī un pašvaldībās, kad un ko nepieciešams digitalizēt un vai vispār var panākt, ka valsts pārvaldē nav papīra dokumentu vispār? Kāds šobrīd izskatās šis stāvoklis, šī situācija un cerības? Jā, ja mēs runājam par valsts pārvaldi, var paņemt vienu piemēru. Jau kolēģis vadītājs stāstīja, kā ir tā kopējā bilde valsts pārvaldē. Ja mēs esam aizgājuši no 17, jau 27, un tad šogad redzēsim, kāds ir esošais. Bet, ja mēs paņēmām piemēru mūsu Varam, tad šobrīd tā Varam iekšējā dokumenta aprite, skaitot gan tos, kas mums sūta, gan tos, kuriem mēs sūtam, ir tuvu pie 90% elektroniskā veidā. Tā kā man liekas, ka tas ir tāds rādītājs, par ko mēs arī runājam. Tas 90 pirms tiem pāris gadiem, kad šis rādītājs tika uzlikts, likās tās diezgan utopisks, ņemot vērā tos ciparus 17%, bet šobrīd mēs redzam, ka tā ir realitāte un tas nav nekas tāds nesasniedzams. Bet tas ir viens par saraksti, ko mēs runājam, bet, manuprāt, tā lielākais efekts jau mums ir ne tai klientu apkalpošanas galā, bet tajā galā, kā mēs paši organizējam to darbu un tos procesus. Un, manuprāt, kad šeit mums ir jāpārslēdzās uz to, kā mēs iekšēji organizējam šo te darbu, vai tas notiek elektroniski. Jo man viens kolēģis, viņš šeit ir, Lauris, viņam ir tāds jau hrestomātisks zīmējums par kūkām. Man viņš ļoti patīk un, man liekas, tas attaino to būtību, kad tad, kad mēs sākām to digitalizāciju, tad mēs tiem visiem mūsu esošajiem procesiem uzlikām tādu smuku iespēju daļu saņemt elektroniski, un cilvēkiem tas radīja iespēju, teiksim, neiziet no mājām, nebraukt uz citu pilsētu, kā citās pašvaldībās ir, lai saņemtu kādus pakalpojumus. Un tas ir lieliski. Bet, ja mēs skatāmies no apakšā tie procesi, mums tāpat palika papīrā, un tad mums sanāk, mums ir divi jānodrošina, gan tas papīra, gan tas elektroniskais. Un uzliekot to elektronisko, īstenībā mēs uzlikām papildus izmaksas virsū, nevis ietaupījumu. Tas, kas mums tagad ir jādara, mums ir no tā papīra un no tās, kā kolēģi saka, no tās tregnās kūkas ir jātiek vaļā, lai mums paliek tikai tā smalkā tā elektroniskā daļa. Un tajos gadījumos, kad ir nepieciešams, tad mums ir jānodrošina iespēja, protams, tur izprintēt vai kaut ko, bet pamatā tam darbam jānotiek elektroniski. Un te ir labi piemēri, kas ļauj pilnībā ar to IKT izmantojot pārmainīt arī tos procesus, piemēram, kā notiek teritoriālā plānošana šobrīd. Ja vairs nav tur, teiksim, jānes lielas papīra, tur kastes uz Varam vai tur pašvaldībā jācirkulē, tas viss var notikt caur šo elektronisko sistēmu. Un iedzīvotājiem tiek radīti pakalpojumi, kur es varu forši
pieteikties, kad es zinu, ka, piemēram, manas mājas apkārtnē uzsāksies sabiedriskā apspriešana. Es zinu, ka man būtu jābūt, tā teikt, modram par to. Nu, šāda tās IKT iespēja izmantošanas pašos pamatos, man liekas, tas ir tas, uz ko mums šobrīd būtu jākoncentrējas pēc tam, kad mēs jau esam lielu daļu pakalpojumu nodrošinājuši elektroniskā veidā. Tad šobrīd sanāk gandrīz vai tā, ka mēs esam tādā situācijā, ka ja mēs nespērsim soli uz priekšu, izmaksas palielinās, nevis samazinās. Pēc būtības tā ir, jā. Viens papildu jautājums ir, Gati, jūs personīgi ticat kam? Tai pabikstīšanai, kad mēs dodam iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, piemēram, kaut ko darīt citādi, vai tomēr stingram noteikumam? Dari, ko gribi, no tāda un tāda datuma, viss tikai elektroniski. Nu, jo citādi situācijā ar e-parakstu pierāda, ka brīvprātīgi obligāti nozīmē nekā. Manuprāt, tur ir tā kombinācija. Ir ienāc prātā uzreiz tāda filmās, kas saka, es jums draudzīgi iesaku, ja turot ieroci rokās. Bet ja mēs redzam, tad, protams, ir tās galvenais jau ir tā, piespiedu kārtā, ja neieredzēs tos ieguvumus, tad nekas nenotiks. No otras puses, vienmēr ir vajadzīgs tāds pirmais draudzīgais pagrūdiens, kas man iedrošina doties un peldēt. Tā kā, manuprāt, tas ir tā kā kombinācija ar abām lietām, un to mēs arī mēģinam ministrijas pusē. Šie paši jau pieminēti MK noteikumi paredz, ka iestādēm arī ir jābūt šajā proaktīvajā lomā, stāstot iedzīvotājiem par to, ka ir šī elektroniskā iespēja, kad var nenākt klātienē. No otras puses ir iestādes, kuras jau ir ieviesuši tādus, teiksim, motivācijas mehānismus ar izmaksām, teiksim, pakalpojums elektroniskā veidā maksā lētāk. Un tas varbūt nav gluži, teiksim, tāda piespiešana, bet tas ir tāda veicināšana. Es jūtu zālē tādu viļņošanos šobrīd. Jā. Tā kā digitāli mūsu jautājumi nav iesūtīti, ir vienam jautājumam vieta šobrīd. Tad jūsuprāt, kas obligāti ir tagad no dzirdētā jāatbild? Mēs labāk savā starpā pačatosim. Jā, ir, jā. Ļoti labi. Es brīdināju jūs, ka ja nebūs digitālie risinājumi, tad būs analogie, jā? Jā. Man bija jautājums. Jārunā iekšā, lūdzu. Paldies, pirmoreiz. Skan arī. Man bija jautājums par to, ko Bēskungs minēja prezentācijā par to oficiālo e-adresi. Vai tā saziņa ar mani kā ar privātu personu būs tā, ka man atsūtīs paziņojumu e-pastā, ka man ir kaut kāds dokuments kaut kur jāiet, jāmeklē, un tur viņš atrodas kaut kādā platformā, vai man šajā e-pasta adresē sūtīs jau šos dokumentus, vai tur no ieņēmuma dienesta vai kaut kā tam līdzīgi. Restīvi, vai man būs tikai kaut kāds paziņojums vai saturs e-pastā? Sakot, vai būs vai nebūs jēga no e-adreses, apmēram tā? Pārāk skarbi tāds. Nē, tā pamatdoma ir tāda, ka e-pastā jūs noteikti saņemsiet ziņu, un atkarīgs ir no šī dokumenta tipa, bet lielākā daļa dokumentu, kas tiks sūtīti caur e-adresi, visdrīzāk būs tādi, kas jums būs pieejami caur saiti no jūsu personīgā e-pasta, jo tā pamatdoma e-adresē ir, kad nodrošināt viennozīmīgu jūsu identifikāciju, jo ņemot vērā un jūsu personas datu aizsardzību, jo tas saturs, kas jums tiks sūtīts, viņš visdrīzāk nebūs apsveikums Ziemassvētkos, viņš būs tāds, kas var skart jūsu veselību, jūsu finanses. Līdz ar to tur ir nepieciešams nodrošināt, ka tikai jūs piekļūstat šai informācijai tajā brīdī, un e-pasts šādu iespēju nenodrošina. Mēs zinām, kā tagad mūsu e-pastī tur sinhronizēt ar katru telefonu vai tur jebkurš var piekļūt, un tas nenodrošina to līmeņa aizsardzību, kas ir nepieciešams. Tātad saite, kas patieši aizved vietā, kur tu identificē sevi un tiec pie satura. Jā. Labi. Turpinām ar Rīgas domas pieredzi, lūdzu. Kāda ir tā pieredze ar elektronisko dokumentu apriti? Cik ilgā laikā ir notikušas kādas pārmaiņas, un būtu ļoti labi dzirdēt arī par tiem grābekļiem, uz ko citiem neuzkāpt, kas vēl tikai ceļā. Un tas viss 5 minūtēs? 5,5. 5,5, paldies. Komentārs tam Digital by Default. 2002. gadā Rīgas pašvaldība nodibināja informāciju tehnoloģiju centru. Mums bija viens nolikums un amata apraksts. Dotajā brīdī mums ir 28 nomenklatūra lietas, no kurām tikai 6 ir dabūnams elektroniskā veidā. Ko es ar to gribu teikt? Gribu teikt to, mums ir Eiroparlaments, regulas, tur viss bija uzskaitīts, kas tur bija. Mums ir likumdevējs ar likumiem, mums ir ministrijas, kas ražo normatīvus, noteikumus, klasifikātors un visu pārējo.
pa kuru laiku digitalizēt, kāds digitāli by default. Vēl nav bijis tāds precedents, ka pa priekš uzbūvēsim sistēmu un pēc tam pieņemsim likumu. Man tāds nav gadījies. Varbūt jūs kaut ko tādu esat dzirdējuši. Tā kā pats jēdziens digital by default ir diezgan patāls un dotā brīdī vēl nesasniedzams. Tas bija komentārs priekš tā iepriekšējā varianta. Par Rīgas pašvaldību. Jā, mums ir līdzvērtīgs mērķis, tāpatās kā valstī uzstādīts. Tas ir 80% no pakalpojumiem, kuriem ir pazīmes, ka tos var elektronizēt, jo ne visus var elektronizēt. 80% mums jāsasniedz līdz 2000, kas ir 2020 līdz 20. gadam. Uz doto brīdi dokumenti, jeb arī dokumentu aprite, te es nerunāju tikai par pakalpojumiem, bet tieši dokumentu aprite. Tas ir, kas tiek sūtīts uz āru, vai tas ir dienas vēstuli, nosūtāmie dokumenti, tie ir aptuveni 60% apmērā. Saņemtie dokumenti, tie pārsvarā nāk no ministrijām un tie ir tikai 30% apmērā. Citi, kas ir privātie un vai uzņēmēji, tie ir ļoti mazs skaitlis, kas to dara. Tātad tur vēl ir daudz, kas ir darāms. Tad ir pozitīvā ziņa, jeb arī šī gadījumā varētu teikt tā pašvaldības diktatoriskā nostāja, es atbalstītājs diktatoriskai nostājai, par to, ka e-rēķini jāiesniedz elektroniskā veidā. Elegants rezultāts, 77%. Tātad diktatūra palīdz. Gribi naudu, vai ne? Gribi naudu, lūdzu, viss notiek elektroniskā veidā. Šī gadījumā ļoti pozitīvi tas bija, ka Finanšu departaments pieņem šādu te lēmumu. Piedodiet, ātrs jautājums. Tas nozīmē, ka attiecīgie 23% jūs ietaupījāt. Rēķini netika piestādīti. Doma nav slikta, jā. Bet bija daži ietiepīgi, kā lai teikt, klienti, kas pa visu maktu uzskatīja, ka nav nekur likumā rakstīts, ka viņiem būtu jāiesniedz elektroniskā veidā. Bija ietiepīgie, bet kaut kādā galā jau arī ar tiem tiksim savā laika periodā. Un tad ir specializēti e-pakalpojumi, jeb to pakalpojumu klāsts, ko lieto iedzīvotāji un vai uzņēmēji no portāla puses. Tie pagaidām ir tikai 20% apmērā. Un šeit, jā, es lieku lielas cerības šo procentu palielināšanu tieši saistībā ar e-adreses ieviešanu. Tas nozīmē, ja aizies e-adrese, mums šie procenti kāps augšā un ies ar lielu jonu uz priekšu. Vēl joprojām es palieku pie pozīcijas, ka arī e-adresei būtu jābūt diktatoriskai. Tad atbilde uz galveno jautājumu, ko mēs darīsim ar 18. gadu. Es ilgi mēģināju un centos kaut kā nodefinēt to jēdzienu, ko mēs īsti un kā tas viss varētu izskatīties. Man tas iznāca traki plaši, un es pēkšņi atcerējos Bistrupu. Bistrupā ir tās karikatūras, es atcerēties par temperamentiem, kā katrs temperaments uztver uz to, ka uzsēžās uz tavs cepurs virsū. Es mēģināju apmēram tāpatās arī saprast tādu, no kura punkta mēs paskatīsimies, tāda arī tas 18. gads sāksies. Optimists. Idejas daudz, projekti daudz, realizācija lieliska, cilvēki apmierināt man uz šitiem te zvaigznītes uz plečiem. Holēriķis. Cik var braukt virsū IKT speciālistiem, visi tikai uz viņiem gāži, kad novienos vienreiz algas ar privāto sektoru, tas arī nekad nebūs gatavs. Pilnīgs ārprāts ražo dokumentus, kā jau es minēju, milzīgos daudzumos. Pesimists. Naudas maz, speciālistu trūkst, termiņus neievēro, pārslodze, diez vai paspēsim. Lāmās par naudas izšķiešanu, kārtējo reizi atnāks tā institūcija, kas, zinām visiem, kas to saka. Flegmātiķis. Tāpat jau ir labi, kaut kā uz priekšu iet. Nāks cita šmuce, šitā aizmirsīsies. Apmēram šādā veidā es varētu norakstīt. Principā es saprotu, ka klātesošie pārsvarā ir flegmātiķi. Jā, varbūt arī. Katrā ziņā, no kuras puses paskatīsimies, to mēs arī tādu rezultātu mēs arī redzēsim. Grābekļi, jeb puni. Es te gribu kaut ko tādu pozitīvu arī pateikt. Visi saka, Igauņi. Nekā tur nav. Nav tur nekā. Mums ir ilgstoša 13 gadu sadarbība Tallinas pilsētu. Mēs katru gadu braucam pie otrādi. Vienu gadu pie mums, vienu pie viņiem braucam. Un
Iespējams, te ir novērojumi, jo es nevaru apgalvot to 100%, bet tas ir uz novērojumiem balstīts. Tallinas pilsēta, kā pašvaldības jēdziens, no Rīgas pilsētas atpaliek, cik tālu. Mēs esam stipri priekšā, un es pieļauju, jebkura cita pašvaldība arī vēl ir stipri priekšā pat pašai Tallinai. Tā kā tas ir absolūts mīts, kas ir iepotēts. Bet te ir divas ideiskas pieejas, atšķirīgas. Tallinieši ko dara? Ērts, viegls, ātrs interfejs komunikācijā ar sabiedrību. Bļūgts, tur aizsūt, atsūt, jā, viss notiekās. Bet viņiem neinteresē, kas notiek aizmugurē. Ko tas nabaga klerks tur dara? Vai viņš tur nesā ar spainīšiem vai ar mapītēm, tas viņam neinteresē. Mums tā pieeja mazliet otrādi ir. Mēs veidojam pakalpojumu, tad viņš veido visu elektronisko plūsmu. Ar visiem iesaistītiem darbiniekiem, kas aizpilda informāciju, savācam datus no iedzīvotāju reģistriem. Es pat nezinu, kā viņi savāc tos datus no iedzīvotāju reģistriem. Kādu pieprasījums ir, acīm redzot, viņi dabū, kaut ko noformē, noskanē un aizlaiž. Tā kā šeit ir divas ideoloģiski atšķirīgas lietas. Viņiem ir smuka priekša ātri darbojās, bet vienalga, kas ir aizmugurē. Mums ir otrādi. Mēs darbojamies ar aizmuguri un padodam kaut ko smuku arī priekšā. Neapšaubām, viņš darbojas bišķītiņ lēnāk. Jā, tur var piekrist. Tā kā tā ir tāda pozitīvā. Par klupšanu, par tiem puniem, jeb tiem, kas tur bija, grābekļiem, jā, tiem visiem pāriem, kas tur bija, tur jāsaka tā ir. Man patīk visi tie ekonomiskie aprēķini, un visi, jā, urā, visi sit prociņas. Tajā apstāklī, redz, biznesam ietaupās tas, biznesam, to es apzīmēju, funkcionālās struktūras, biznesam ietaupās tās, ietaupās cilvēki, ietaupās nauda. Bet kas notiek mazliet pēc tam, kad sākās kadra mainība tajā biznesā? Ļoti interesanta lieta ir. Izrādās, ka izņemot programmētāju, izņemot sysadminu, izņemot projektētāju, neviens vairs neko nejēdz. Un tagad iznāk tā, ka tas šaurais mazais cilvēku skaits, kas ir, tie tagad sāk mācīt biznesu, funkcionālās struktūras, kā jādara, lai izmaksātu, pabalstu un kas ir jāizdara šitā. Jā, tur ir ietaupījums, bet tas, ka IKT cilvēkiem tagad gāžās virsū visu uzturēšanas bagāžu no aizmuguras, to kaut kā piemirst. Tas, ka vajadzīgs izlīdzināt algas, tas, ka vajag palielināt cilvēku skaitu, jā, starp citu, mēs varam iesniegt normatīvu, lai beidzot to valsts to likumu izmainīt, tur, kur ir tās algas, pilnīgā, es nezinu, kā lai viņi tur latviski nosauc zolīdi, ja es izlaidīšu tos rupjos vārdus, tad vienkārši viņi vajag nomainīt. 7 minūtes jau pagājuši. Tas ir vēl 7 var atļaut? Pagājušas jau. Nē, es tagad ieskrējos, es varu... Nē, tagad pabeidziet, lūdzu. Pabeidziet. Žēl. Es tā labi ieskrējos. Tad paliek pēdējais, kas ir... ne pēdējais, es izlaišu tur lielu kusāku, mēs vēl varam papļāpāt arī. Pārtraukums, starp citu, jūs varēsiet papļāpāt. Jā. Interesanta lieta ir mācības un apmācības, kas arī saistībā, ko es jau pieminēju ar šo jautājumu. Bet... Jāsaka, ir tā, diemžēl, visi, kas skatās uz manīm, -10 un +10 gadi, šī paudze, kamēr neaizies pensijā, nekas īpaši labāks nebūs. Vajag pasēdēt helpdeskā kādreiz un paklausīties, kādi jautājumi nāk ārā no tiem cilvēkiem, kas lieto sistēmas un vai prasa pakalpojumus. Tas ir līdz podziņu nospiešanas līmenim. Un tādi mēs esam, un mēs neko neizdarīsim. Lai kā mēs arī cīnītos, bet kamēr mēs visi neaizvilksimies pensijā, tikmēr nekas prātīgs nebūs, kamēr sāksies jaunā digitalizācijas ēra, jaunieši, kas nāk iekšā. Kaut gan nē, man vēl vienalga niez nāgi ir. Jā, es esmu ticis pie runāšanas. Nē. Paldies. Jo labā ziņa tāda, Zeģeļa kungs, ka jūs jau nedaudz atbildējāt arī uz to, ko es grasos jautāt Krasovska kungam, par to, kas tad notiek un kas jāņem vērā ir pašvaldībām ieviešot, piemēram, e-adresi. Bet varbūt, ka var uzreiz sākt komentēt par LPS lomu pašvaldību digitalizācijas atbalstam. Tātad, kas ir tas, uz ko pašvaldības var cerēt, ņemot vērā to, ka LPS diezgan aktīvi izmanto elektronisko pieeju un dzīvei un darbam. Labdien, pašvaldības vienība Krasovskas Gunters. Nedomāju, ka tas būtu pats interesantākais jautājums visā šajā sarunā, tāpēc, ka Zeģeļa kungs tik skaisti iezīmē šo situāciju.
Un pašvaldības savienība visā tajā īsti neiezīmējās, tāpēc, ka mēs esam tieši tāds pats līdzīgs klients kā jebkura pašvaldība, jebkura no šī te paraksta vai arī kādas citas inovācijas, gan reizē arī virzītājiem, gan reizē arī lietotājiem. Tāpēc, kad pašvaldības savienība šajā kontekstā, ko minēja arī moderatora kungs, mēs vairāk iedaramies kā tāds starposms starp ministriju, kas ir viens no tiem, kas ražo ne tikai šos te pamatdokumentus un nosacījumus, bet centīsies droši vien iedzīvināt to visu arī ar šiem te metodiskiem materiāliem, ar semināriem, ar kādām cita veida palīdzības lietām, tīri praktiskā ieviešanas ziņā. Un mēs būsim tāds kā viena no tām platformām, caur kuru mēģināt šo te informāciju aizvadīt līdz jums, mēģināt varbūt arī reizēm pat ne tik birokrātiskā valodā, mēģināt izskaidrot cilvēcīgā valodā, ko tad īsti viņi ir domājuši. Zinu, ka tas varbūt tās nav tik glaimojoši, bet patiesībā tā ir, ka mēs ierokamies paši savā pasaulītē un mēs runājam tiem terminiem un runājam tām asociācijām, kuras mēs ikdienā lietojam un jau pieņemam, kad arī otra puse, kas mūs klausās, arī to pašu saprot, ko es ar to esmu domājis. Diezgan bieži šo te terminu nesakritība noved pie tādām muļķīgām pārpratumu lietām, tāpēc, ka varbūt arī tas ir viens no tiem uzdevumiem, ko mēs varētu mēģināt no pašvaldības savienības puses, reizēm būt arī kā tas tulkotājs tai vieglajai valodai. Bet atgriežoties pie šīs e-adreses tēmas, viena lieta, kas manī rada lielu bažu, ir tas, ka ir jānošķir divas pozīcijas. Pirmā pozīcija ir tā, par ko mēs šeit arī bija šīs te prezentācijas, un runas, tas ir kas ir nepieciešams klientam, kādi viņam būs iegūmi, jebkuram no mums kā iedzīvotājiem. Bet stāsts ir mūsu uzsvaram drīzāk svarīgāks tas, ko Zēģeļkungs teica par šo te aizmuguras sadaļu, par šo te back office, par jūsu tiešo nodrošinājumu un jūsu iespēju veikt visas tās darbības, lai tas iedzīvotājs gala rezultātā saņemtu to pakalpojumu, kas šī gadījumā ir šī te e-adrese. Un lūk, visas šīs te aizmuguras darbības ir tās, kurās ir patiesībā šobrīd ļoti daudz neskaidru lietu. Gan sākot ar to, ka šobrīd esošā likumdošanā mums ir noteiktas vienas kārtības, bet šobrīd jau ir iecerētas izmaiņas šajās te noteiktajās kārtībās, kas zināmā mērā atsauksies arī uz tiem tehniskajiem darbiem, kādā iecerētas visas tās realizācijas. Sistēmas savietošanas, lai nevajadzētu manuālu darbības veikt vai pārbaudīt, vai katram tam jūsu klientam, kuram jūs grasties nosūtīt savu atbildi, vai tiešām viņam ir šī elektroniskā adrese, kādā veidā tad viņam sūtīt to atbildi, vai uz viņa norādīto e-pastu, vai uz e-kontu, vai varbūt rakstīt viņam ierakstīto vēstulīti. Tās darbības ir ikdienišķas, kuras būs jāizlem jums tajā konkrētajā brīdī, kad jūs sazināsieties ar to cilvēku elektroniski, bet lai tās darbības varētu būt veiktas ērti arī jums, kā šī te pakalpojuma nodrošinātājiem, tur vēl ir pietiekami daudz izaicinājumu un neskaidrību, tāpēc arī viena no tām pašvaldību savienības lomām ir mēģināt kliedēt tieši tās bažas un skaidrot tos apstākļus, kādā veidā jums būs ērtāk strādāt, kādā veidā jūsu sistēmas tiks salāgotas ar šiem te centralizētiem risinājumiem. Tas ir varbūt tas kopējais ieguldījums. Labi, paldies. Viens jautājums droši vien visiem paneļa dalībniekiem, bet varam visvairāk. Kāpēc e-kontu, kā šeit rakstīts, nav atļauts izmantot privātpersonām savstarpējā saziņā, tīpaši jomās, kur valsts uzlikusi obligātu pienākumu, piemēram, saskaņojumu ar pierobežniekiem, būvniecībā? Jā, paldies. Labs jautājums, jo par šo jautājumu tika diskutēts arī e-adreses koncepcijā, kad viņi tika izstrādāta. Un pieņemot arī likumu, tad šobrīd mēs redzam, ka šī valsts un privāta persona, tajā skaitā uzņēmēja saziņa, tas ir tāds pirmais solis. Tas, uz ko mums vajadzētu iet un uz ko ir plānots iet, ir arī, kā ir citās valstīs, ir šīs te oficiālā elektroniskā piegāde vai oficiālais elektroniskais pasta risinājums, kas nodrošinātu iespēju arī darīt šo pašu tikai starp privātpersonām. Piemēram, uzņēmēji varētu privātpersonām sūtīt uzņēmējiem. Un mēs esam vienojušies, ka pie šī jautājuma mēs atgriežamies 2019. gadā, kad mums būs iziets pilots, ne pilots, pirmā kārta starp iedzīvotājiem un valstī. Bet tas jautājums, kas ir atklāts, vai tas būs jādara valstī, vai tas varbūt nav jādara valstī, bet valstī ir jārada tā kā ietvars,
kur, piemēram, komerc pakalpojums sniedzēji to var darīt, kā tas ir citās valstīs, kur, piemēram, pasta pakalpojums sniedzējs sniedz šādu te iespēju. Citās valstīs tās ir kādas citas speciālas aģentūras, un Austrijā, piemēram, ir vairāk šādi pakalpojums sniedzēji, un cilvēks var izvēlēties, pie kura viņš šo kastīti vēlas atvērt. Tā kā tas ir atvērts jautājums, un par to tiks domāts. Es saprotu, Latvijā parādās arī citi paraugi, piemēram, Circle K degvielas uzpildes stacijās, vai ne? Piemēram. Šobrīd. Taisnība, ka tur var pastu saņemt? Jā. Pirms kā, jā. Ok, interesanti. Labi, tad Mārtiņam Zviedrim mēs vēl neko neesam jautājuši, un jautājums ļoti vienkārši. Vai ZZDats ir gatavs ieviest visām pašvaldībām un visos procesos elektronisko dokumentu apriti, sākot ar 18. gada 1. jūniju? Jā, labdien. Es varbūt sākšu ar tādu retoriskāku ievadu. Mēs visu laiku runājam par šo digitalizāciju, kāda tas būs ekonomiskais iegums. Ja mēs paskatāmies, ZZDats jau 20 gadus jums ir piegādājis programmu nodrošinājumu, un ja mēs jautājam, vai no tā pašvaldībās darbinieku skaits ir būtiski samazinājies vai izmainījies, pārāk nē. Līdz ar to tas, ko sniedz šī digitalizācija un elektronizācija, ir mūsu ietaupītais laiks. Ja mums ir jāpaņem papīra dokuments, jāiznes pie kaimiņa kolēģi, jānoliek viņš, tad jāaiziet, jāpaņem. Teiksim, dienā mēs tam veltam 10 minūtes rutīnas darbam, kas nesniedz gandrīz nekādu pievienoto vērtību. Un šādi pa 10 minūtēm dienā, ja mēs to saliekam kopā uz visu gadu, tas ir apmēram 40 stundas, kas ir vesela darba nedēļa. Un šis ietaupījums, ko sniedz programmatūra ar elektronizāciju, ir varbūt mērāms ekonomiski šajos skaitļos, cik tas izmaksā eiro, bet patiesībā tas ir jūsu laika ietaupījums, ko jūs varat nedarīt rutīnas darbu, teiksim, nesāt šo dokumentu starp kabinetiem, bet tā vietā sēdēt un domāt par lietām, ko jūs spēsiet izdarīt ar lielāku pievienoto vērtību. Un brīdī, kad ir arvien plašāka globalizācija, mums katram ir jāspēj atrast laiks, lai radītu pievienoto vērtību. Un ZZDats ir gatavs jums palīdzēt un ieviest piemēram, DVS lietvaris, kurš nodrošinās jums iespēju elektroniski apmainīties ar dokumentiem iestādes ietvaros un starp iestādēm, un to laiku, ko jūs ietaupīsiet, nenēsājot dokumentus starp kabinetiem, jūs varēsiet veltīt, lai darītu darbus ar lielāku pievienoto vērtību. Mārtiņ, es gribēju vienu ātru aptauju veikt šobrīd. Ja jums šķiet, ka nevis jūsu pašvaldībā, jūsu iestādē, šī dokumentu fiziskā nēsāšana un neefektīva pārvietošanās no viena kabineta uz otru ir problēma, ne jūsu, bet citās iestādēs, lūdzu paceliet roku. Ja jums šķiet, ka citur tāda problēma tiešām ir neefektīvi izmantots laiks, tāpēc, ka dokumentu apriti nav sakārtot digitalizēta. Ja tāda problēma jūsuprāt citur pastāv, paceļam rokas, lūdzu. Ir. Citur. Citur, pie mums ne. Pie mums ne. Ja jūsuprāt šāda problēma pastāv jūsu iestādē vai pašvaldībā, lūdzu paceļam rokas. Tagad paceļ rokas tie, kas nepacēla rokas līdz šim. Jums vispār nav problēma. Lieliski. Labi, es vienkārši gribēju saprast apmēram, kā mēs redzam šo problēmu, vai tā tiešām tāda ir, vai arī mums jau viss ir sakārtots, atliek tikai pieslīpēt kaut ko. Kā, Mārtiņ? Nē, protams, mums... 1 sekundīt, lūdzu, līdz pārtraukumam ir 10 minūtes, paciešamies. Protams, mums vienmēr ir daudzas lietas jau sakārtotas, bet tās lietas, ko mēs varam pieslīpēt, ir tādas neredzamas. Ir darbinieku iesniegums par atvaļinājumu. Mēs varam uztaisīt vēl vienu aptauju, cik no jums iesniegumu par atvaļinājumu sagatavo un iesniedz elektroniski savā iestādē. Tas ir ceturdaļa. Līdz ar to šī ir viena no vietām izaugsmē, kur pat, teiksim,
Viss, kas jums būtu vajadzīgs, ir aizpildīt 2 datumus, no kura līdz kuram, norādīt, kas jūs aizvieto un nospiest 1 pogu. Tas būtu minūtes darbs esošajā situācijā, jūs tam veltat 5-10 minūtes. Līdz ar to tas viens no risinājumiem ir, piemēram, ieviest šo DVS lietvars. Kā rezultātā jūs varēsiet to izdarīt ar minūtē, nevis, teiksim, 10 minūtēs. Labi, tas jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Viss šī diskutēšana neatejot vispār no tēmas. Man ir viens jautājums, kas ir iesūtīts. Varbūt, ka visi varat atbildēt, Mārtiņ, jūs tā skaitā. Kā risināt elektronisku dokumentu nosūtīšanu iedzīvotājiem, par ko jau bija arī Dānijas gadījumā minēts, kuriem nav datorprasmi vai datoru vai internetu pieslēgumu? Aktuāls jautājums reģionos, protams. Un arī cilvēkiem, kur nenāk uz bibliotēku un nezin, ka tur var izmantot internetu, piemēram. Jā. Kurš var atbildēt šo, vai ir paredzēti arī risinājumi? Ja? Es jau atbildēju, kamēr plus mīnus 10 neaizies pensijā, nekas nemainīsies. Vārdsakot, stādiet sarakstus, ja? Redziet, šeit jau runa arī par iedzīvotājiem, ja, kuri ir aizgājuši pensijā un joprojām aktuāli. Ja? Vai tā ir atbilde? Replika. Īstenībā mūsdienas ļoti daudz mazbērni sagādājuši saviem vecākiem datoru ar WhatsApp, Skype un tā tālāk, jo tas ir visforšākais veids par saprātīgam naudam turēt ģimenes komunikāciju. Es domāju, un man tas ir bišķiņa aizdomas pamatojas uz cipariem, ka tās nabagas tantiņas laukos ir nepamatot piesaukts par digitalizācijas problēmām. Īstenībā mūsu iestādes ietvaros, es varu piekrist Erika statistikai, vīrietis no 40 līdz 60 gadiem ir tie, kuri visvairāk negrib lietot valsts piedāvātās. Malac, Vita, malac. Vita, malacis. Tagad tikai vīrieši balso, kuri piekrīt šādam viedoklim. 40 līdz 60 gadi, ja? Jā, labi. Es saprotu, komentārs. Jautājums no zāles, lūdzu. Es tieši gribu atbildēt uz jūsu jautājumu. Ko darīt situācijās, kad cilvēkam nav ne datora, viņš to nelieto un nevar saņemt? Nekā nevar darīt. Ļoti vienkārši atbildi. Jo viņam ir arī tiesības būt aizmirstam. Tātad viņš ir klients, viņam taisnība, viņš negrib saņemt elektroniski, viņam jāsaņem tā, kā viņš vēlās. Ok, labi. Skaidrs, tātad principā jautājums ir par dabisko atlasi sanāk. Tā? Valdi, vai drīkst? Tajā saskaņošanas procesā, kad tika visa šī likumdošana veidota, Pašvaldības savienība izvirzīja tieši šo pašu Dānijas piemēru kā to, kas būtu jāpārņem un, kā teica Zeģeļkungs, vardarbīgā vai uzspiestā veidā, tomēr arī visiem Latvijas iedzīvotājiem ievieš šo obligāto lietošanas principu. Jo, paskatieties, mums šobrīd pēc visām šīm tēmām un datumiem, kā ir paredzēta visas sistēmas darbināšana, viņa kad mums atmaksāsies? Kas tad mums ir šie galvenie klienti? Jūsu pašvaldību galvenie ienākošo dokumentu apjomi, nedomāju, ka tas ir no iestādēm. Lielākā daļa tomēr ir iedzīvotāji. Un iedzīvotāji jums rakstīs patiešo, un diez vai viņi izmantos e-kontu. Labi, jūs varēsiet sūtīt viņiem atbildīgi, ja gadījumā viņš būs aktivizēts. Bet ja tā ir brīvprātības principa lieta, tad tas būs diezgan tā šaubīgi, jo mēs varam šobrīd paskatīties, cik tad daudz arī šo iedzīvotāji ir pieteikušies pie jums uz elektronisko rēķinu saņemšanu. Tas nekas, ka man ir e-pasta adresīte. Es nemaz arī tik daudz viņu nedodu, lai man tur tagad tās pēkšņi sūtītu tādas nepatīkamas lietas kā rēķinus. Kuram viņi patīk apmaksāt? Diez vai tāda ir tāda. Aizmirst paskatīties. Aizmirst paskatīties. Citu, ZZ Dats varbūt jautājums par WhatsApp un to pašu Skype, jo cik daudz no jums, piemēram, WhatsApp izmanto? Paceņam rokas, WhatsApps? Kurš neizmanto? Lūk. Otrādi. Tas nebija korekti. Nē. Te ir stāsts par to, vai ir iespēja un domāts par to, ka tomēr vispopulārākos saziņas rīkus iesaistīt kaut kādā veidā šajā e-adreses vai e-parakstu popularizēšanā. Es domāju, e-adresē ir ar likumu noteikts, ka tā ir noteikts kanāls, kas nosaka šo drošību saņemt. Citi līdzekļi
piemēram, WhatsApps ir iespējams lietot brīžos, kad mums vajag sazināties ar kaut kādām ziņām, ko cilvēks var saņemt, kam nav jābūt drošai piegādē. Jau šobrīd mēs daudz ziņojumus iedzīvotājiem nosūtam uz e-pastu. Tā starpības starp e-pastu un WhatsApp ir ļoti minimāla. WhatsAppā mēs varam nosūtīt īsākas ziņas, teiksim, kaut kas ir noticis, bet es domāju, mums kā sabiedrībai vēl līdz tam ir jāizaug, ir jāatrod tie pakalpojumi, kur mums vajag šādu steidzamu saziņu ar iedzīvotāju. Bet varbūt vēl nedaudz replika par šo e-adresi. Viens mans draugs tā vienreiz teica, es saņemu šo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu. Kāpēc lai es viņu saņemtu elektroniski? Es taču maksāju par to nodokli. Tad vai viņš man atnāk pastā un man vismaz vienu reizi būs iekurs. Līdz ar to mums būtu jādomā arī par šiem ieguvumiem iedzīvotājiem. Ja ir e-adrese, tad es atbildi saņemu, teiksim, nevis 30 dienās, bet 20 dienās. Un tas mani motivētu pieteikties un lietot. Šobrīd sanāk, acīm redzot otrādi, jo paralēli gan papīrs, gan arī elektroniski viss notiek. Jā. Labi, vēl jautājums, kāpēc e-adreses identifikācijas rīks nav plānots, piemēram, banku pasas, Smart ID, bija minēts tikai e-ID? Jā, ja mēs runājam pavisam tur juridiski precīzi, tad runa ir pat nevis par e-ID, bet par kvalificētiem identifikācijas līdzekļiem, un kvalificēties varēs no 2018. gada ik viens identifikācijas pakalpojums sniedzējs, kurš to vēlēsies. Teiksim, ja Smart ID vai bankas izvēlēsies iet to ceļu, viņas arī varēs kvalificēties, un tādējādi arī ar bankām un Smart ID teorētiski varētu būt pieejams arī oficiāli elektroniskā adrese. Tas nav pateicis, ka tas ir tikai e-ID, tas ir kvalificēts, ir izveidots ietvars, kā var kvalificēties, un tad jau tas ir, teiksim, banku un šo autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju ziņā, vai izvēlas vai neizvēlas šo ceļu. Tā viena no bažām bija, kad ar e-ID, cik mums cilvēki daudz lieto vai cik daudziem ir pieejams, tāpēc šeit jau tika minēts, ir vesela virkni pasākumu, kas paredz gan, kad iedzīvotājiem būs visiem pieejams šis e-ID, gan tiek izveidot šī mobilā aplikācija, un mobilās aplikācijas tas galvenais uzdevums, kad, lai jums identificētos, nevajadzēs to čipkarti, lai jūs viņu kaut kur pie telefona, kur jūs viņu iespraudīsiet, nekur jūs viņu neiespraudīsiet. Tādēļ būs šī mobilā aplikācija, kas nodrošinās arī elektroniskā veidā bez čipkartes iespēju identificēties. Un, tā kā mēs paredzam, ka tas, kas valsts garantēs vismaz vienu rīku, kas visiem būs pieejams, lai pieiet. Brīnišķīgi. Šīs brīnišķīgās ziņas arī aplausi. Paldies diskusijas dalībniekiem.